Labvakar, mīļie draugi! Šajā Ziemassvētku laikā es priecātos, ja mūsu pārdomas varētu iedvesmot jaunās derības teksts no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas. Dažas rindas no šī teksta es vēlētos nolasīt. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tāds ir šis teksts, un lai šis teksts mūs pavada mūsu turpmākajās pārdomu minūtēs. Droši vien mēs esam pamanījuši, ka katru dienu kāds mums norāda uz to, ko mēs esam izdarījuši nepareizi. Un, protams, katru dienu mēs norādām citiem uz viņu trūkumiem. Tā ir mūsu nervozās dzīves neatņemama sastāvdaļa. Un, protams, arī cilvēces lielie sakrālie teksti, piemēram, Bībele, zina daudz stāstīt par cilvēka grēku, vainu vai ēnu un par tās patieso izcelsmi. Taču paliekot tikai pie mūsu dzīves ēnām, darot tās par vienīgo dzīves saturu, par vienīgo sarunu tēmu, mūsos nostiprinās pārliecība par mūsu dzīves fundamentālo neizbēgamo sliktumu, par nespēju būt savādākiem, labākiem. Un ja Ziemassvētkus mēs svinam tikai kā kāda cita, mums neaizsniedzama, tāda Jēzus no zeltītas svētbildes, dzimšanas svētkus, tad šāda svinēšana var kalpot tikai kā apstiprinājums mūsu mūžīgajai nolemtībai palikt savos dubļos, jo viņš ir tur, un es joprojām te. Taču Ziemassvētku vēsts un visas patiesās, īstās, neizsakāmās un grūti formulējamās Ziemassvētku sajūtas mums apliecina kaut ko citu. Ziemassvētki runā par mani. Te ir kas pavēstīts par manām iespējām, par jebkura cilvēka iespējām. Ieklausīsimies uzmanīgi Jāņa evaņģēlija rindās. Pasaulē nāca patiesā gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas viņu uzņēma. Tas nozīmē pārsteidzošu atziņu. Ziemassvētkos mēs svinam to, ka patiesībā mēs visi esam dzimuši no Dieva. Mums ir dievišķa izcelsme. Lai ko mēs domātu par sevi, un lai ko par mums domātu citi cilvēki, mēs neatceļami piederam Dieva ģimenei. Jēzus droši vien būtu ļoti apbēdināts, ja mēs Ziemassvētkos paliktu iestrēguši vēstures notikumos un to apcerēšanā, tādējādi nokaujot šīs nakts dzīvo tagadnīgo vēsti. Nevelti centrālie Ziemassvētku vārdi Lūkas evaņģēlijā
ļoti skaidri un viennozīmīgi saka, šodien jums pestītājs dzimis. Jā, šodien. Nevis toreiz tad, pirms daudziem gadsimtiem. Vēl precīzāk, šinī mirklī, šinī sekundē, manā tagadnē, manā dzīvē, manī. Ziemassvētki mūžīgi notiek te un tagad, un vienmēr tikai tā. Dzejnieks Angelus Silēzijus par to runā ļoti tieši. Viņš raksta, pat ja Kristus 1000 Betlemē dzimis, bet ne tevī, tu mūžam miris. Un ko līdzīgu raksta 13. gadsimta garīgais skolotājs meistars Ehards, kam Kristus tagadnes pieredze bija svarīgākā dzīves tēma. Raksta, kāpēc mēs lūdzam, kāpēc mēs gavējam, kāpēc mēs darām visus mūsu labos darbus, kāpēc mēs esam kristīti, kāpēc Dievs ir kļuvis cilvēks. Tāpēc, lai Dievs piedzimtu dvēselē un dvēsele piedzimtu Dievā. Tādēļ ir sarakstīti visi raksti. Tādēļ Dievs ir radījis pasauli un visus eņģeļus, lai Dievs piedzimtu dvēselē un dvēsele piedzimtu Dievā. Jā, Ziemassvētki ir par to, lai kaut kas notiktu ar mani. Vienmēr tagad un šeit. Lai cik neticami vai pārdroši šie vārdi pirmajā brīdī neizklausītos, mums jāzina, ka arī mēs esam aicināti atklāt, ka esam Dieva bērni, ka mēs esam dzimuši no Dieva. To pašu apliecina evaņģeliskais mistiķis Gerhards Terstegens, starp citu daudzu luterāņu dziesmu grāmatā atrodamo dziesmu autors. Viņš raksta, Dievs mums ir bezgalīgi tuvu. Mēs dzīvojam un rosāmies Dievā. Mēs ēdam, dzeram un strādājam Dievā. Mēs domājam Dievā. Un ja kāds grēko, neizbīsties no tā, ko es sacīšu, tas grēko Dievā. Tā raksta Terstegens. Jā, neatkarīgi no tā, ko domājam vai darām, mēs nemitīgi atrodamies Dievā. Ziemassvētki ir negaidīti lieli vārdi par cilvēku, par spīti visam, ko mēs pazīstam sevī kā savu ēnu un savas nepilnības. Mēs svinam šos svētkus, lai neraugoties uz visu mūsu neveiklību, ierobežotību, sautību, seklumu un dumjību, beidzot pamanītu, ka mums ir dievišķa izcelsme. Es patiesībā nāku no Dieva, jo Dieva gaisma apgaismo katru cilvēku. Protams, lai tā ieraudzītu kādu cilvēku, viņš ir ļoti, ļoti jāmīl. Redzēt vienam otrā tikai tumšo, ļauno pusi, kas, protams, katrā no mums ir. Identificējot katru cilvēku ar viņa kļūdām, nozīmētu nonākt pilnīgā strupceļā. Tad mūsu dzīvē nebūtu nekādas izejas. Tad tumšā pasaulē mēs piedzimtu, un tumšā pasaulē arī nomirtu. Ziemassvētki mūs apžilbina ne tikai ar Dieva mīlestības gaismu, bet liek mums atklāt katra cilvēka esības gaišo pusi. Tā ir vēsts par to, ka šī gaišā puse patiešām eksistē katrā.
Mēs vienmēr esam nolikti izvēles priekšā. Vai nu pieņemt par savas dzīves pamatu visu slikto, nepilnīgo un kļūdaino manī, tevī, mūsos visos, vai Dieva līdzību, kas arī mūsos mājo. Tā ir drosme atzīt, jā, man ir kļūdas, un tik bieži es sastopos ar sevis paša nožēlojamību, bet es zinu, ka es esmu nevis manas vājības un kļūdas, nevis manī atrodamās biedējošās tieksmes un neapvaldītās emocijas, bet es esmu tā, varbūt vēl pārāk reti pieredzamā mīlestība, nesautība, gaisma, ko es arī atrodu sevī. Es esmu tas, kas manī sakustas Ziemassvētku laikām, kas vēlas atsaukties Dieva aicinājumam. Es esmu tas, kas izmisīgi meklē patiesību un gaismu, atceļu pie savas esamības avota. Es esmu pēc atbildes izsalkušais jautājums, kam nepietiek ne ar ko mazāku par Dievu. Jēzus skaidrāk kā jebkurš cits redz savu laika biedru vainas un grēkus. Bet kā jums šķiet? Kāpēc Jēzus tomēr aicina mīlēt ienaidniekus? Vai tos, kas mūs nolāda? Kā to vispār spēt? Tikai tad, ja tu saredzi, ka katrā cilvēkā, pat pašā nepatīkamajā, ir kaut kas dievišķs un liels. Protams, savu dievišķo izcelsmi var ļoti, ļoti, ļoti aptumšot. Bet tomēr neviens to nevar galīgi iznīcināt, izdzēst. Ziemassvētku nakts grib kaut ko būtisku pasakīt ne tikai par Jēzu, bet par mums. Te ir runa par jaunas apziņas. Mēs varētu sacīt Kristus apziņas, Dieva bērna apziņas, jeb patiesās esības vai patiesās būtības pamodināšana visos cilvēkos. Tā ir dziļākā Ziemassvētku vēsts būtība. Es esmu domāts svinot šo svēto nakti. Te ir stāstīts arī par manu piedzimšanu. Mēsters Ehards raksta, viss, ko svētie raksti saka par Kristu, pilnā mērā apstiprinās pie jebkura laba un dievišķa cilvēka. Cilvēki maldās domādami, ka Dievs ir kļuvis cilvēks tikai tur, pie Kristus vēsturiskās iemiesošanās. Tas tā nav, jo Dievs ir šeit, šajā vietā, tikpat lielā mērā kļuvis cilvēks kā tur. Un viņš tāpēc ir kļuvis par cilvēku, lai viņš tevi varētu dzemdēt kā savu vienpiedzimušo dēlu vai vienpiedzimušo meitu, un ne mazāk. Jēzus bērna dzimšanā mēs svinam savu dievišķo dzimšanu. Evaņģelistam Jānim ir pilnīga taisnība. Tas, kas ir cilvēks, mana dziļākā būtība, ir ļoti maz saistīts ar miesu un asinīm vai ar manu vecāku gribu. Ziemassvētki mums grib iemācīt mūsu dievišķo izcelsmi, lai mēs spētu aptvert
mūsu patieso dižciltību, lielumu. Protams, mūsu vainas, apzinātās vai neapzinātās kļūdas, mūsu ēnas puses, mūsu acu priekšā nostājas katru dienu. Mums nav sevi jāmāna, izliekoties tās neredzam. Bet mēs svinam šos svētkus, lai kādu dienu mūsos dzimtu pieredze. Dieva valstība ir manī, mūsos. Es un Tēvs, mēs esam viens. Šie svētki mums rāda mūsu esības gaismas pusi. Un ziniet, tumšā laikā, tumšos laikos, to ir tik izšķiroši, tik svarīgi redzēt. Tevī patiešām ir arī kaut kas ļoti, ļoti labs. Ja vien tas pamostos un sāktu tevī dzīvot, tevī valdīt, tava dzīve pa īstam mainītos. Mācīt cilvēkiem viņu dievišķo izcelsmi un vadīt viņus pie viņu patiesā diženuma ir vienīgā Ziemassvētku jēga. Jo Kristū pasaulē nāk patiesais gaišums, tas pats, kas apgaismo, apgaismojas un apgaismos ikvienu cilvēku. Taču es gribētu noslēgumā vēl dažus vārdus pasakīt tiem, kam šķiet, ka tumsas pasaulē vai viņu dzīvē ir pārāk daudz. Šiem cilvēkiem Ekharts saka, Dievs darbojas tumsā. Kristus dzimst naktī. Tātad Dieva piedzimšana vienmēr notiek necaurredzamā, bieži vien iekšējā tumsā. Un tas nozīmē, ka tumsas perioda dzīvē, neziņa, zaudējumi, krīzes var kļūt par sagatavošanās telpu jaunai dzimšanai. Un dažiem no jums es gribētu sacīt, varbūt tas var nozīmēt pie tevis, ka šogad iespējams Dievs grib piedzimt tieši tajā vietā, kur tu jūties visvājākais, visievainotākais, visbezpalīdzīgākais, vispazudušākais, visaptumšotākais. Dievs darbojas tumsā. Atceries, ka Ziemassvētki ir kaut kas par tevi, par neticamām iespējām tevī, kas jau ir tepat, tas ir vienmēr bijis tepat. Tev šīs iespējas tikai ir jāpamana, jāatklāj un jāsāk lietot. Mīļie draugi, lai mums visiem svētīti Ziemassvētki, labs, mierpilns, piepildīts jaunais gads, kurā mēs uzdrošinamies paplašināt savas dzīves robežas un galvenokārt tās robežas, kuras ir mūsu iekšējā pasaulē. Uz tikšanos mūsu institūta kluba vakaros, semināros, retrītos jaunajā 2026. gadā. Lai jums labi Ziemassvētki un labs jaunais gads!